Ir lietas, ko es varu izstāstīt, bet ir lietas, ko nevar tā vienkārši hops izstāstīt. Tas ir jāmācās. Tie praktiskais kurs tur ir jādara, viņš jāpild mājās kaut kādu uzdevumu, vēl viss kaut kas jātrenējās, tur ir treniņi tīri arī. Daudz lietas, ko tu trenējies, jā. Prakses. Tas ir pamat apakšā. Pēc tam jau, kad tu ej uz augšu, nākamajos līmeņos, tur vairs nav tādi praktiskie treniņi, fiziskie treniņi, tur jau vairāk treniņš ar galvu, kas tev iekšā galvā notiek. Iemācīties strādāt ar visam, kā minimums sakārtot savas domas, saprast, no kurienes viņas ceļās, pie kā viņas noved un tā tālāk. Un kas viņas izraisa, kurās situācijās. Ja? To visu arī vajag mācēt darīt. Kā tu iedomājies strādāt ar kaut ko tur augšā, ja tu vēl neesi sakārtojis pats savu domāšanas aparātu. Jo viss jau nāks caur tavu domāšanas aparātu iekšā, ko tu tur uztverst. Jo nav cita mehānisma, caur ko to pārstrādāt savā galvā vai dzīvē. Tikai caur tavu prātu. Ja tev prāts ir šitāds tev un vēl kaut kāds, ja, kā tu tur kaut ko sapratīsi. Kā minimums, kā tu sapratīsi, vai vispār kā tu tiksi kaut kur tur klāt. Ja tev ir jānotur uzmanību uz kaut kādu konkrētu lietu savā galvā un nenoņemt nost, neļaut viņai pazust kaut kur. Tai uzmanībai, ja? Neaizmigt, pieņemsim, meditācijas laikā, jo bieži vien cilvēki vienkārši atrubās, kad ir noguruši pēc garām praksēm, ja viņš vienkārši saka, ej pildi fiziskās prakses, kačā enerģiju augšā, un tad nāc vēlreiz. Iesim atkal meditācijā nākamnedēļ ar tevi iekšā, ja? Ja tu nevari noturēt uzmanību, tātad tev nav enerģijas, tātad nav kaut kas ar fizisko ķermeni, vai tu esi pārēdies pirms prakses, vai tu vēl kaut ko esi izdarījis. Ja, tu netiec ar saviem, teiksim, pamata elementiem, zemapziņas līmeņiem netiec galā.